Secināti tātad pēc mūsu pirmā video radās jautājums, kurā laikā mēs dzīvojam, un lai pastāst par to nedaudz smalkāk. Lai pastāstītu par to nedaudz smalkāk, ir jāuzsver vēl šis video, jo šis video radīs tādu kā saprašanu vairāk. Tātad mēs dzīvojam šogad 2025. gadā. 2025. gads. Šis mūsu kalendārs ir balstīts uz Bībeli, jo Dievs radīja pasauli 7 dienās, mūsu nedēļā ir 7 dienas. Jēzus Kristus dzimšana ir atskaites punkts, pēc kā mēs nosakām pirms mūsu ēras, mūsu ērā. Tātad tas, ko es vēlētos sākt, ir pirmā Mūzes grāmata, kur pirmajā nodaļā jums varat izlasīt ļoti labi apstāstā pirmās 6 dienas, kā tika radīts, bet es izlasīšu tikai pirmā Mūzes 2, no 2 līdz 3. Un 7. dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko viņš bija darījis, un 7. dienā viņš atpūtās no visa sava darba. Tātad Dievs pasauli rada 7 dienās. Nākamā rindiņa, ko es vēlētos izlasīt, ir 2. Pētera no 3 līdz 8, bet mīļie, neesiet nezinīgi par šo vienu lietu, ka viena diena pie tā kunga ir 1000 gadi, un 1000 gadi kā viena diena. Tātad viena diena ar kungu ir 1000 gadi. Tātad, skatoties uz visu kopainu, sāksim ar Ādamu. Ādams ir pats sākums, bet tā kā mēs kalendāru balstam uz to, ka ir pirms mūsu ēras un mūsu ēra, tad atliksim kalendārs, no kāds mūsu ir Jēzus Kristus dzimšana. Jēzus Kristus dzimšana tiek skaitīts, ka Jēzus piedzima 1. gadā. Tātad, pētot atpakaļ, atņemsim atpakaļ. Ādams ir 4000. gadā. Pēc kā var zināt šos gadus, ļoti skaisti viegli. Pirmās grāmatas Bībelē ir ļoti sīks maldi aprakstīts, kas ir bijis kam dēls, cik ilgi kurš ir dzīvojis, un šādā veidā var izsekot visam dzimtas kokam un zināt, kas ir noticis kurā gadā. Tātad atgriezīsimies atpakaļ. Ādams 4000. gadā, Noas piedzima 1056 gadus pēc Ādama. Ņemsim vienkārši visu apaļos skaitļos, lai tas ir vieglāk uz priekšu. Tātad 3000 gadu atpakaļ Noas, 1. diena, 1000 gadi kā viena diena. Tātad Abrahams ir 1948 gadi. Tātad 2. diena, vēl 1000 gadi, kas mums ir Abrahams. No Ādama līdz Abrahamam 2000 gadi, un pēc Abrahama pirmā tempļa būvniecība, tas būs tuvākais. Pirmā tempļa būvniecība tika pabeigta 2865. gadā. Ņemsim nedaudz tātad pēc, tas ir vēl 1000 gadi. Lai mums ir apaļie skaitļi, tāda 2. diena, 3. diena un 4. diena. Tātad Jēzus Kristus dzimšanā un krustā sišana, asinis, kuras tika izlietas, uz kuru ticību mēs tiekam glābti, iegūstam Svēto garu. Tātad pēc tam ir baznīcas ēra, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Tātad mēs zinām, kad ir līdz šim bija 4000 gadi un 4000 gadi kopā, ja Dievs radīja pasauli 7 dienās un 1000 gadu. Atgriezīsimies pie šīs rindiņas, ko es nolasīju 1. Mūzes 2.3. Tieši 3. ir rakstīts, un 7. dienā viņš atpūtās no sava darba. Atcerēmies to, ka priekš ebrejiem svētdiena ir sabats, atpūtas diena, un šī karaļvalsts, kas ir 1000 gadi, tā ir 7. diena, 1000 gadu atpūta, 7. diena. Tātad pēdējā 1000 gadā viņš atpūtīsies. Šeit mēs varam izsekot, kad ir 2000 gadu pazīmes ērā. Šis ir laiks, par ko mums prasa, lai sīkāk izstāstam. Lai sīkāk sāsītos ir vēl stundu garš video, bet ātri ņemot, tātad 1000 gadi, tātad 5. diena,
Un šeit ir kopā no pēc 5. dienas līdz šeit, līdz Jēzus Kristus atgriešanām, ir kā 6. diena. 6. diena. Es saprotu, ka nav proporcionāli pareizi, jo šis lielo bēdu periods ir tikai 7 dienas, kas arī ir ļoti plaša un dziļa mācība, ko vajag izlasīt un izstāstīt. Tātad 6. diena, tas ir, šeit ir 2000 gadi. Uzreiz visi teiks, tātad nesanāk, jo, ja šeit ir 2000 gadi, tātad mēs jau esam karaļu valstī, tātad pienācis jau ir pienācis tā kā laiks, kad pasaulē vairs nav grēka, jo visi neticīgie ir aizsūtīti uz elli. Tātad gads, jūs sakat, nesakrīt kaut kas, bet atbilde ir ļoti vienkārša. Šajā laika periodā vēsturiski jūs varat apstīties visās Wikipēdijās visur. Kalendārs ir mainījies vairākas reizes. Romā 1500. gados, 1700. gados ir ņemtas, ir mainīts kalendārs. Tātad, un kas vēl jau vairāk pastiprina Dieva vārdu un Bībeles spēcīgumu, ir Mateja 24:36, bet par to dienu un stundu, šī diena un stunda ir Jēzus atgriešanās, nezina ne debesu eņģeļi, ne dēls, bet vienīgi mans tēvs. Jūs teiksiet, to neviens nevar zināt, kā tad vispār zināt, kad tas viss notiks, bet tad mēs varam uzreiz arī izlasīt 2. Mateja 25:13, tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kad nāks cilvēka dēls. Tātad esiet nomodā, jo mirklī, ja tu būsi nomodā, mēs izlasīt 1. Tesaloniķiem 5:2-3, jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāks kā zaglis naktī. Tātad, ja tu gulēsi un nebūsi nomodā un to negaidīsi, tu neieraudzīsi, ka tas notiks. Tas notiks kā zaglis naktī atnāks vienkārši. Bet mirklī, ja tu to redzēsi un tu sekosi visam līdzi, tu vari nojaust to notiekošo mirkli. Jo tātad pirms karaļvalsts ir lielo bēdu periods, un šis lielo bēdu periods ir pirms tā būs atkrišana, ko es noteikti izlasīšu 2. Tesaloniķu 2:3-4, neviens lai nemaldina nekādā veidā, jo šī diena, kad atgriežas Jēzus Kristus, jo šī diena nāks, pirms nebūs notikusi atkrišana un nebūs atklājies grēka cilvēks, pazušanās dēls, kas nostājas pret visu svēto un paaugstina sevi par visu, kas tiek saukts par Dievu vai ir pielūdzams, tā kā viņš apsēžas Dieva templī un sevi pasludina par Dievu. Tātad šī diena, kad atnāk Jēzus Kristus atgriežas, pirms tam jābūt atkrišanai. Kā saprast atkrišanu? Jūs ļoti labi pasaulē aplūkot to, kā cilvēki maina dzīvumu, sākās visi transgenderi, cilvēki ir kādi, viņi maina savas lietas, viņi aiziet pie ķermeniskajām vērtībām un novēršās no Dieva. Bērniem māca skolās, kad varbūt jau kāds dzimums un varbūt 2 karaļi ir valsts. Šis viss ir ar atkrišana no Dieva, un viss tas, kas notiek pasaulē, ir ļoti liels pierādījums tam, ka pēdējās dienas ir klāt, kā arī tas, kas notiek Izrēlā, tas, kad Izrēla šobrīd eksistē, jo 2000 gadus Izrēla nepastāvēja, Izrēla tikai bija šeit. Izrēla bija šeit, kad viņa aizgāja prom no Dieva, Izrēla tika iznīcināta, Dievs aizgāja pie pagāniem, deva evaņģēliju, lai viņi tiktu glābti, un visu šo laiku Izrēlā nepastāvēja, jo kopš 1947. gada Izrēla mums ir, un viņi kopš tā laika cenšas uzbūvēt 3. templi. Viss vajadzīgais viņiem jau ir jau gatavs, un viņi to vēlās jau sāk būvēt. Pēdējais, kas viņiem vēl nebija, bija teļš bez plankumiem, kurš ir šķīs un tīrs, tur ļoti daudz noteikumu, kāds viņam jābūt. Un šis teļš, kad viņš būs atrasts, tad viņš ir jāspēdz, un no viņa pelniem ir jāšķīsta visi darba rīki, lai ko būvētu templi, un līdz šim tas nebija, bet šobrīd tas teļš ir atrasts, viņš ir Izrēlā jau, un tāpēc 7. oktobra uzbrukums Izrēlai bija tikai tāpēc vien, kad musulmaņi pateica, kad viņi ir atraduši šo teļu, un viņi sāk grib būvēt to templi, tāpēc bija šis uzbrukums. Un šī ir vēl cita mācība, ko es varu sīk smalki stāstīt. Tātad, kā jau es lasīju, kad šajā templī, kad šis tiks uzbūvēts, tur sēdēs antikrists, un viņš būs kā Dievs, un viņš teiks, ka viņš ir Dievs.
Un šis visam jānotiek ir pirms tās 1000 gadus. Es saprotu, ka tas ir ļoti īsi, bet tāpat tur var iedziļināties ļoti daudz, un es saprotu, ka man būs jāuztais konkrēts video par atsevišķu par šo periodu un šeit par šīm beigām, kas balstās tieši uz rindiņām, lai jums ir no Bībeles viss aprakstīts sīksmāk. Es ceru, ka vismaz ir skaidrs visā Bībeles lasīšanā, kurā vietā atrodamies mēs un kas ir tālākie notikumi. Paldies!